Sveiki! Dzīve ir visai pārdomāta RPG, un, ja pareizi nesaliks punktus savam varonim, var dabūt pa bēniņiem. Ekipējums mums dod bonus punktus. Labs ekipējums mums dod permanentu boostu pie harizmas. Harizma patīk sievietēm nepatīk čaļi, kas nesa AliExpress ekipējumu. Šodien esam atnākuši Patron LL, lai parādītu jauno Templars Gear CPC 4.1 versiju. Pavisam jauns, Latvijā ir tikai šobrīd Patronai. CPC nozīmē Crusader Plate Carrier Templars Gears, paši saprotat, tā saistība tāda. Nav saistīts ar Cage Plate Carrier no krāja, tas nav korsetnieks. Sāksim no priekšpuses. Mums ir admin panelis jauns. Tas ir labi diezgan uztaisīts. Mums ir uz rāvēja, kas reizēm nav tas labākais risinājums, bet šajā gadījumā tas strādā, jo kabatiņa nav pārāk dziļa. Tātad mēs varam iebāzt roku, valkājot. Un tur ietilps kaut kāds bociņš, rakstām piedara mazāks telefons. Citiem ražotājiem ir milzīga problēma, ka viņš ir dziļš un uz rāvēja tu roku neko, ja kaut kas iekrīt apakšā, mēs to nedabūsim. Uzreiz ir kazumbakļi, tātad jebkurš industrijas standarta plekārds, čestrīgs mums integrēsies. Ir vieta PTT pogām, kas principā jau daudziem standarts, bet ir kas nepievieno, un tas ir problemātika. Ja? Abās pusēs, protams, dualcoms ir vietas cable routingam pa iekšpusi, ir ārpusē velcro un, protams, hidratora trubām arī derēs. Tātad bišķiņ sāksim par to, ka ir roka bakļu sistēma. Nav mans personīgais favorēts kā tāds bakļi, bet tam ir savs pielietojums. Populāri būs domāt, kā bakļi ir tam, lai varētu plate carrier noņemt klusumā. Tas patiesībā ir tāds misconceptions, jo mēs bruņas nenoņemam, ja mūsu pretinieks var dzirdēt, tas nav tam domāts. Tas ir domāts lietošanas ērtumam. Mums ļoti viegli, ka mēs piešaujamies mazliet, mums būs ļoti viegli noņemt, uzvilkt. Teiksim, ar velcro flepiem ir problēmas, ka ja mums priekšā ir magazīns saliktas vai vēl kaut kāds svars, viņu būs diezgan sarežģīti pacelt un neērti. Ar bakļiem šāda problēma nav. Mēs varam pilnu priekšu nokārt un viņi būs ļoti viegli noņemami. Otrs bonus, protams, ir, ka mēs, teiksim, iekrītot ūdenī, mēs varam teorētiski ātri izpeldēt no plašnieka. Trose, protams, šajos gadījumos ir labāka, bet tas ir ļoti specifiski dažām vienībām un par to nav. Galvenais bonus ir lietošanas ērtums. Vēl viens tāds maldīgs priekšstats par bakļiem ir, ka tas palīdzēs dokam piekļūt taviem ievainojumiem. Nē, tas absolūti aplomi. Doks vienkārši nogriezīs tev vesti, ja viņam to vajadzēs. Viņš neies tur ņemties ar bakļiem. Viens, teiksim, mīnus ir, ka reizēm, ja abi pleci ir ar bakļiem, tad var būt problēma ar ieroču ieplecošanu. Bet šajā gadījumā tik traki nav. Es pamēģināju un ir ok. Par cummerbund sistēmu gan es varu pastāstīt ļoti liels bonus, teiksim. Mums priekšā ir velcro. Šī, teiksim, mums paliek, jā, viņa nav noņemama. Bet aizmugurē, kas ir atšķirībā no daudziem ražotājiem, diemžēl mūsdienās, bet Templars Gears ir izdarījuši pareizi. Standarta velcro cummerbunds. Tātad mēs varam mainīt uz jebkuru gandrīz lielākais standarts industrijā, cummerbund ar velcro galiem. Mēs varam nomainīt to uz jebkuru citu. Templars Gearam ir vairāk labi varianti, bet ja mums nepatīk neviens no viņu piedāvātiem, mēs varam nomainīt uz citu. Tas ir ļoti labi. Un arī priekšā mums nav jāpaliek pie bakļiem. Ja mēs varam izmantot velcro, mēs varam standarta flepu izmantot. Šis cummerbunds, protams, nav full, viņā nevar ielikt kevlāru, viņš parastais, skeletonizētais, bet diezgan labs, un atkal mēs varam nomainīt uz gan Templars Gear piedāvājumiem, viņiem ir full cummerbundi ar kevlāru insertu iespēju, un varam paņemt jebkuru citu ražotāju. Tas mums vienmēr patīk, ka ražotājs nepiespiež tev izmantot kaut ko tikai no sava klāsta. Tagad paskatīsimies uz aizmuguru bišķiņu. Mums ir carry handles, teiks, kāpēc ne drag handles. Jā, viņš nav nošūts tam, bet nav arī vajadzība. Tie, kas nesaprot, kas nav, teiksim, izmantojuši, varbūt drag handlam ir milzīga problēma, ka mēs velkam kādu, mums priekšējā plata iet pa kaklu. Principā labāk ir izmantot tā saucamo rescue strap, dažādi varianti, kas pieāķējams pie jostas, pie tā plašnieka ar karabīnīte. Ja?
Tas ir labāks risinājums, jo viņš bišķiņ tomēr pasargā mūs no tā nožņaukšanas, biedra nožņaukšanas. Ja? Cilvēks tāpat jau noasiņo, kāpēc tu gribi vēl arī viņam dabūt traumu kaklu. Laba plecu sistēma, viegli regulējama, vienkārši diezgan ok piedzenama. Gribētos tomēr, ko daudz ražotāji nedara, atzīmītes, lai var noregulēt vienādi, bet to varam arī ar marķieri izdarīt. Kāds būs pamanījis, ka mums te aizmugurē notikušas pārmaiņas, un parunāsim par to, kā šim kerjeram šobrīd ir ziperu sistēmai pievienots viņu mazā somiņa. Tempors Gearam, man liekas, 3 vai 4 varianti šādiem te paneļiem, un ir vienkārši MOL panelis. Ziperi, domāju, daudz zinās, katram ražotājiem ir savi, to diemžēl nekā nevar atrisināt. Katram ir savs speks, jo viņiem ir dažāds attālums starp pašiem rāvējslēdzējiem. Atsevišķām vienībām mainot paneļus, mēs nomainam Mission Spec Gearu regulārajām vienībām. Tik ļoti noderīgs nav, teiksim, varbūt mācībās gan var noderēt, jo biedrs vienmēr, ka mēs kāpjam transportā vai velkam lielā mugursomu, mums var nozipot paneli nost. Tie arī redzam, ka mums ir kabeļiem vieta izcila, teiksim, ja masta antēnu vai kaut ko tādu jāuzliek, ir arī aizmugurē viss rautings, jā, tā tad ļoti ērti izvelkam cauri. Nekādi vadi nekratīsies, nekur necersies. Ne visi, diemžēl, ražotāji to ievieto, un tas ir tāds, teiksim, brīnums, tam vajadzētu būt. Tempors Gears ir. Mazliet vispārēji parunāšu par to, kā Tempors Gears izmanto diezgan kvalitatīvu laminātu. Daudziem ražotājiem ar to ir problēmas. Lamināts ar laiku sāk atkārties, viņš sāk plīst. Izmanto vienkārši nekvalitatīvu brendu. Lasercut laminātam ir tas pats, kas kordurai, viņiem ir dažādi ražotāji, dažādas kvalitātes. Liels bonus latviešiem būs, vispār visiem, iekšējā ventilācijas sistēma, kas nav airmeshs. Airmeshs mums ir tātad sietiņš, mīkstais. Viņš ir ļoti negatīvs ar to, ka viņā krājas smiltis, skujas vispār. Ja mēs noliksim uz zemes, viss tur būs netīrs. Un iztīrīt skujas no airmeshs ir ļoti grūti. Šeit mums principā ir elpojošā sistēma, bet viņā nekas neķersies. Un pat ja skuja kaut kāda ieķersies, mēs viņu vienkārši izvilkt varam vienkārši elementāri. Uzreiz arī, ko daudz ražotāji neizdara, aizmirst, ka gaiss karstais cirkulē uz augšu. Šeit mums ir augšā atvere, un tātad karstajam gaisam ir, kur aiziet. Ir ražotāji, kas to neiekļauj, un viņiem gaiss apstājās šeit, un principā mēs visā tajā karstumā dzīvojam. Labi nopolsturēts, mīksts, pietiekoši, un ir diezgan laba atstarpe gaisa cirkulācijai. Vispār pleķieris ļoti viegls, ļoti ērts, un viņa svars ir, principā, viens no zemākajiem, teiksim, industrijā, pats starp lasercut variantiem. Tālāk viši parunāsim par modularitāti, kas ir Tempors Gearam un, teiksim, labā puse. Mēs varam upscalot šo kerjeru, atkal mums ir dažādi kamberbandi. Mēs varam pievienot, viņiem ir, teiksim, bruņas, kakla bruņas, plecu bruņas, tātad pauči, un varam upscalot to uz tādu riktīgu infantriju vesti. Protams, Tempors Gearam ir arī CIBV kerjers, kas ir tāds mazliet jau uzreiz ar visu pakotni, bet uzreiz cita cena pilnīgi. Un, teiksim, ja tev to nevajag šobrīd, teiksim, un tu gribi nākotnē, tad iespējams, ka tu paņem šo, ietaupi mazliet naudas, tu vari jau skraidīt, lietot, platas ielikt iekšā, un pēcāk tu vari nopirkt atsevišķi komponents, jo kevlārs arī jāpērk atsevišķi. Tātad tev būtu jāpērk tie pauči, un tev būtu jāpērk arī kevlārs atsevišķi. Šis bija tāds pirmais apskats, nevar neko pateikt no sevis, bet esmu jau sev noskatījis šo pleķieri. Būs uz testēšanu jāpaņem. Jānopērk, protams, pilno cenu, lai viss ir godīgi. Ražots ir Polijā, Eiropas Savienībā. Tas svarīgi, jo šim plaukta cena ir 320 eiro. Tas ir ļoti adekvāti. Tas nav tā, ka viņiem ir office, kurā kāds atbild uz telefonu Polijā. Nē,
Viņi tiešām ražo Eiropas Savienībā. Es zinu, ka daudziem tas nav svarīgi, bet salīdzinot to, ka cenas kvalitātes attiecība pret ražotājiem, kas ražo kaut kur Āzijā, ir ļoti laba izvēle. Tieši tāpēc arī viņi šeit būs. Jo no Latvijas piedāvājumiem, manā skatījumā, viens no labākajiem. IR treated lamināts, kas ir svarīgi, jo daudz ražotāji neizmanto. Jā, mūsu ienaidniekam varbūt nav tik daudz to NVG, bet ir pietiekošā daudzumā, lai tas būtu svarīgi. Neilons ir īpaši, teiksim, šī ir kordura, neilons spīd kā Ziemassvētku eglīte. Daži ražotāji izmanto neilonu kaut vai, teiksim, atsevišķos elementos. Ir viens ražotājs, ka multikams nav visur, jā, un tur vietām ir neilons, kas spīdēs kā Ziemassvētku eglīte. Tā, tas īsumā un nobeigumā. Ceru atnāksiet, uzmērīsiet, paskatīsieties. No manis out, mani linki būs aprakstā arī. Varat piesakot man. Piesakojiet, protams, Patronai arī, ja vēl nesakojat. Viss, čau!